Pēdējā laikā esmu uzsācis jaunu nodarbi – prūšu valodas apgūšanu. Sapratu, ka šīs valodas apguve varētu ievērojami uzlabot manas zināšanas par baltu valodām, to veidošanos un attīstību. Lai gan prūšu valodu parasti sauc par mirušu valodu, tai vai vismaz tam, ko sauc par jaunprūšu valodu, mūsdienās ir runātāji, kuri tajā veido video ierakstus, dzied dziesmas un, protams, sarunājas savā starpā. Sveicināti, mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā vēlos pastāstīt savus pirmos iespaidus par prūšu valodu. Sāksim ar to, ka apskatīsim, ko mēs vispār zinām par prūšu valodu, bet pēc tam pievērsīsimies tās galvenajām pazīmēm. Beigās parādīšu avotus, kurus šobrīd pats lietoju prūšu valodas apguvei.